Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Man pieder vairāki Latvijas rekordi. Viens, kur rekords man pieder, tas ir spēka trepe. 3 svari, 18 pakāpienas. Tas ir 200 kg, klucis 225 un 250. 37 sekundes varētu būt rekords. To es uzstādīju, man liekas, mērsaks varētu būt. Gadi 10 atpakaļ, tas jau rekords joprojām nav pārsists. Un man padavās tas vingrinājums, jo augums man attiecīgi ir garš un kaut kā es biju iemanījos to darīt, tos kučus nest, nav viņi tik maz smagi. Un tas man tāds, jā, viens no mīļākajiem vingrinājumiem arī pagājuši gadu Ogrē bija. Es biju atgriezies Ogrē uz vienām sacensībām. Agris Kazeņīgs man paprasīja, lai es palīdzu, piedalos. Tā kā tur bija rekorda diena. Jā, es biju vienīgais, kurš uznesa tos 18 pakāpienus augšā, jo projām kaut gan es nebiju trenējies, vai nezinu, 5 gadi varbūt to vingrinājumu. Bet, rekords, protams, tur bija ļoti tālu līdz rekordam jaunam, bet, es vienalga viņu uznesu līdz galam, tā kā man tas problēmas nesagādāja nekādas. Rekords, laikam, iepriekšējais bija Dainim Zagrim vai Raimondam Bergmanim, man liekas, piederējis bija. Jā, protams, patīkami atcerēties to laiku. Es joprojām darbā šeit tad paskatos to video. Teiksim, tas bija ļoti ātrs laiks, mežonīgos tempos. Es tādu atceroties, domāju, ka nezinu, kā es tik ātri varēju to visu izdarīt, bet, patīkami man to atcerēties. Joprojām neviens to nevar izdarīt ātrāk, kā to biju es izdarījis savā laikā. Vienmēr man ir stress, man ir kājas mīkstas, rokas man drep, bet tiklīdz sākas pirmais vingrinājums, man viss pāriet, un tad ir grūti apturēt, un tad tik uz priekšu aiziet, un tas ir vienmēr. Man tā vienmēr ir bijis. Man ir grūti salauzt tādā ziņā tur varbūt. Ar galvu tu vari daudz ko panākt, un nevienmēr tur ieraugot sacensībās, varbūt starptautiskais, tu redzi, wow, tie milzīgie čaļi tur atbrauc no ārzemēm, viņi tur tik un tik to dara, bet tu viņus vienalga vinnē. Jo nevienmēr viss parāda to, varbūt tos, cik viņi tur spēcīgi vai ko, tie video tur šat tad paskaties tur. Bet tu jau reālajā dzīvē, tu jau to visu redzi un tu jau ar viņiem sacenties vienlīdzīgs pret vienlīdzīgu. Un tur viss notiek savādāk. Vienmēr tie lielie būdīgie puiši ir stiprāki par tevi. Demontāžas rekordu dienas grāmatā.